Veselības ministrija informē. Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, pirmā dzīves gada laikā no 2000 bērnu viens mirst ar pēkšņās nāves sindromu. Pēkšņās nāves sindroms tās ir situācijas, kad bērns aiziet bojā, ir runa par pirmā dzīves gada bērnu, bez kādiem acīm redzamiem nāves iemesliem. Joprojām nav zināms konkrēts iemesls, kas izraisa šo traģisko notikumu. Tomēr statistikas dati rāda savu. Ir vairāki priekšnoteikumi, kurus ievērojot, mēs varam būtiski samazināt iespēju, ka mūsu bērns varētu būt pakļauts minētajai traģēdijai. Tāpēc ļoti svarīgi grūtniecības laikā ievērot veselīgu dzīvesveidu. Pavisam statistiski ticami ir pierādīts smēķēšana grūtniecības laikā, ka tas ir nozīmīgs riska faktors pēkšņās nāves sindroma iespējamībā un ieskaitot arī pasīvo smēķēšanu. Smēķēšana ietekmē arī asinsriti placentā grūtniecības laikā un piena daudzumu pēc bērna piedzimšanas. Taču krūts barošanai un mammas tuvībai ir ļoti liela nozīme zīdaiņu pēkšņās nāves riska novēršanai. Tīri fiziski tas process, ka bērns daudz atrodas mammai blakus, ka viņš ir cieši piekļauts viņai klāt, ka viņš dzird viņas elpošanu, viņas sirdspūkstus, ka mamma stimulē bērna ādu, līdz ar to tiek stimulēta viņa nervu sistēma. Tādā veidā arī krūts barošana papildus bonus. Viņi iedarbojās kā nervu sistēmas attīstībai bērnu un arī tādējādi elpošanas centra stimulācija. Tāpēc zīdīšana tas ir ļoti pozitīvi. Atcerieties, ka pēkšņās nāves sindroms ir reti sastopams. Tādēļ par to pārāk neuztraucieties un izbaudiet ar prieku savu mazuļa pirmos dzīves mēnešus. Tiek turpināta izpēta, lai palīdzētu mums izprast pēkšņās nāves sindroma iemeslus. Saņemt padomu iespējams zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6 601 6001. Ja bērnam nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība, zvani 113.